Natālijas jaunības atmiņas. PSRS laikos visiem vīriešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, ja atļāva veselība, bija jāiet dienēt armijā. Dienesta ilgums 1970. gados bija 2 gadi. Dienēt vajadzēja visā Padomju Savienības teritorijā, no Baikāla līdz polārajam lokam. Arī Ukrainā dienēja. Atgriežoties no dienesta, bija dažādas priekšrocības. Viena no tām varēja iestāties jebkura augstskola ārpus konkursa. Tajā laikā augstskolās konkurence bija milzīga, pat pa 7 vietām uz vienu vietu. Parasti, tuvojoties iesaukumam, lielākā daļa jauniešu savās mājās rīkoja atvadu balles. Mēs, Peleču ciema padomes Kāļa Marksa vārdā nosauktā kolhoza jaunieši, bijām ļoti draudzīgi. Šajās ballēs ieradamies visi. Ar mums kopā bija bieži Niedru skolas dziedāšanas skolotājs Antons Zanuškāns, rūdīts vecpuisis, krietni vecāks par mums, bet viņam patika būt kopā ar jauniešiem. Mēs arī apmierināti, jo viņam līdzi vienmēr bija akordeons. Iesaucamajam noteiktā datumā un laikā bija jāierodas Preiļu kara komisariātā. Tad mēs, jaunieši, sasēdušies smagās kravas mašīnas kastē, braucām līdzi. Visi dziedājām, Antons piespēlēja, bija jautri. Piebraucot pie kara komisariāta, ļaužu pilns. Tāpat atbraukuši pavadītāji citiem. Kuri dzied, kuri raud, kuri dejo, ļaužu tik daudz, ka bailes savējos nepazaudēt. Komisariāta darbinieks iziet pa skaļruni nosauc, kuram jāiet iekšā. Pienāk arī mūsu iesaucamā kārta. Visi apkārt riņķi nodejojam un katrs sirsnīgu buču uz vaiga atvadāmies. Paši braucam atpakaļ un turpinam atvadu balli līdz rītam. Vienu reizi ceļi bija ļoti slikti, un mēs, sasēdušies zirgaratos 10 gabali, aizbraucām uz atvadu balli. Nolikuši zirgam sienu, klēpi, piesējām pie staba, lai neaizmūk, bet zirdziņu neizjūdzām. Viņš nostāvēja līdz rīta gaismai. Tad braucām dziedādami visi mājās un no zirgkopja dabūjām pamatīgu bārienu par to, ka nebijām izjūguši zirgu.